Skaidrs, ka es esmu pīpējis zāli. Nu, zāle jau ļoti, tādā ziņā, nu, tomēr tad personiska lieta. Un skaidrs, ka pieredze rāda, ka uz dažādiem cilvēkiem viņi tomēr iedarbojas savādāk. Un es zinu ļoti daudz cilvēkus, kur vispār nevar noķert nekādu saprašanu par to, kas tas ir un kāpēc. Es zinu cilvēkus, kuriem nāk virsū kaut kādas smagas panika attacks un kaut kādas, es nezinu, tādas negatīvas kaut kādas, teiksim, sajūtas. Tā kā zāles iedarbība atšķirībā no varbūt kaut kādām citām narkotiskām vielām ir pietiekami, tomēr tāda individuāla. Ja? Skaidrs, ka es iestājos par visu nosaukto. Saprotams, ka acīm redzot, prātīgi būtu vispirms runāt par dekriminalizāciju. Latvijā tā situācija ir vispār traģiska. Uz Eiropas Savienības fona vēl vienīgi kaut kur Rumānijā un Bulgārijā ir līdzīgi likumi, līdzīgas stingrības likumi un tā tālāk. Attieksme pret lietošanu, protams, Dienvidvalstīs, Eiropas dienvidvalstīs, kā Portugālē jau īpaši, bet arī Spānijā, Maltā, visās tajās valstīs, tomēr ir ārkārtīgi liberāla. Teiksim, mēs faktiski cīnāmies ar it kā noziegumu, kurā nav cietušā, ja, kurš nav sabiedriski bīstams. No zāles, no marihuānas lietošanas neviens nekad nav nomiris, atšķirībā, piemēram, no alkohola lietošanas, atšķirībā, piemēram, no bezrecepšu medikamentu lietošanas vai no kādas tiešām stipru narkotiku lietošanas. Zāle nav iespējams pārdozēt. Ja. Protams, jūs varat apreibināties. Skaidrs, cilvēcis dabā. Es jau neaicinu nevienu to darīt. Iespējams, ka ir labāk dzīvot nekad neapreibinoties nekādā veidā. Cilvēces vēsture mums liecina, ka cilvēki vienmēr ir gribējuši kaut kā apreibināties. Alkohols, ko mūsu kultūrā ļoti plaši izmanto, viņš nepārprotami ir daudz sociāli bīstamāks. Sociāli bīstamāks un arī veselības ziņā viņš ir daudz bīstamāks nekā marihuāna. Līdz ar to tur nav nekāda racionāla pamata, kāpēc marihuāna ir aizliegta, bet, teiksim, Latvijas Rīgas balzāms ir atļauts. Kulturālas normas nosaka to, ka mēs it kā alkoholu atzīstam, ka alkoholu var lietot, bet kaut kādu kulturālu iemeslu dēļ un vēsturisku iemeslu dēļ, teiksim, marihuānu nē. Bet citu nekādu iemeslu, kāpēc marihuānu vajadzētu aizliegt, nav, jo viņa nav sociāli bīstamāka par alkoholu, viņa nav veselībai bīstamāka par alkoholu, viņa nerada lielāku atkarību kā alkohols. Katrs, pazīst kādu vai zina kādu, ja, kur cilvēki cieš ārkārtīgi smagi no alkohola atkarības, ja, kur dzīves ir izpostītas alkohola atkarības dēļ un tā. Ja. Patiesībā tam ir diezgan saprotami vēsturiski iemesli, jo beidzoties tai hipiju kultūrai Amerikas Savienotās valstīs, tas likumdošanas un sabiedriskās tās morāles vilnis bija skaidrs un viennozīmīgs, kurš visas narkotiskās vielas ielika vienā tādā kategorijā un pret visām vienādus noteiktos aizliegumus. Galvenokārt tāpēc, ka tās zināšanas vēl bija ļoti maz, to pētījumu bija ļoti maz, tās skaidrības bija maz un tāda ļoti klerikālā tā brīža, teiksim, pilsoniskā Amerikas sabiedrība vērsās par to ārkārtīgi asi. Kā rezultātā mums pat ir apvienoto nāciju līmenī nostiprinātas, teiksim, konvencijas, ja, kuras nosaka šos aizliegto vielu sarakstu, kuros ir arī marihuāna. Līdz ar to patiesībā tīri no tāda jau juridiskā viedokļa un tā pat nebūtu nemaz jau tik vienkārši tādu īstu legalizāciju, teiksim, ieviest, un tāpēc arī pasaulē ir tikai dažas valstis, kurās, teiksim, marihuāna ir pilnībā legalizēta, ja, Peru. Tāpēc šī brīža tā virzība ir uz tādu dekriminalizāciju, ja, kas neprasa, ko ir iespējams, teiksim, veikt, nenonākot pretrunā ar šo te bēdīgi slaveno ANO konvenciju, ja, kur var apiet faktiski tikai ar izmaiņām konstitūcijā. Un tā, tur ir kaut kādi šādi vēsturiski pilnīgi saprotami cēloņi, kāpēc tā marihuāna ir aizliegta. Ja. Bet es savā ziņā tur tomēr esmu optimists, jo es domāju, ka Amerikas Savienotās valstis, kuras faktiski ir vainīgas pie šīs situācijas, vai kuru dēļ tā situācija, viņi arī ir pionieri tagad, teiksim, tajā dekriminalizācijā un legalizācijā. 11. gada novembrī jau Kalifornijā bija referendums, kur faktiski par pilnīgu legalizāciju.
kurš beidzās ar 52% pret un 48% par. Tas ļoti jau, teiksim, tur ir tuvu. Ja? Tā izplatība Amerikā ir tik totāla un visaptvaroša, ja? Ka viņi, protams, līdz tam nonāks, mēs to vēl piedzīvosim. Ja? Un tad jau droši vien kā daudzām lietām pasaulē, kad jau amerikāņi, teiksim, rāda piemēru, tad jau visi pēkšņi uzreiz attopās, ka tad jau drīkst. Un Eiropā arī, Eiropā, protams, Latvija ir kaut kādā tādā īpašā situācijā un tāda īpaši stingra. Gan jau arī tas kaut kā lēnā garā mainīsies. Vecākās paudzes cilvēki, kur rāda arī tās Latvijas socioloģiskās aptaujas, tā jaunākie cilvēki vēl salīdzinoši pozitīvi, un tur mēs apmēram esam. Tā situācija mums ir tāda apmēram kā visur Eiropā, bet vecākās paudzes cilvēki, kas dzīvojuši Padomju Savienībā, viņiem narkotikas ir kaut kas briesmīgs, šausmīgs, drausmīgs, kas ved taisnā ceļā uz elli un degradāciju un atkarību un tā tālāk, un viņi visu jauc kopā. Principā viņu attieksme pret marihuānu ir tāda pati kā attieksme pret heroīnu, un līdz ar to tur ārkārtīgi grūti kaut kādu diskusiju uzturēt. Ja. Par ārstiem es tik viennozīmīgi neizteiktos. Ārsti ir visādi. Ja. Protams, ka ārstu tādā, nav pieņemts ārsti, varbūt publiski par to runāt. Bet kas attiecās uz narkologiem, tie ir latviešu narkologi. Tie ir latviešu narkologi, kuri acīm redzami ir lasījuši visi vienu grāmatu vēl kaut kādu padomju laikos, un kuri droši vien angļu valodu nezina. Spriežot pēc visa, vai arī katrā ziņā vispār neko nelasa un neinteresēs, un viņi visi stāsta vienu stāstu par to, kā marihuānas smēķēšana izraisa šizofrēniju. Sāksim ar to, ka zinātne vispār nezina, kā rodas šizofrēnija. Līdz ar to apgalvot, ka viņi rodas no marihuānas, maigi izsakoties, ir jau pārsteidzīgi. Ja. Otrkārt, kaut kāda šī korelācija, ja, ka starp šizofrēnijas slimniekiem ir cilvēki, kuri pirms tam dzīvē kādreiz ir smēķējuši marihuānu. Viņi ir statistiski tikpat nozīmīgi kā tādi, kad visi šizofrēniķi ir kādreiz dzēruši alu, ja, vai bijuši atkarīgi no kafijas. Ja. Viņam diskutēt, viņi jau arī nespēja nekādas pierādījumus vai zinātniskas teorijas vai pētījumus piedāvāt. Viņi visi saka, es tā no savas pieredzes to saku. Es taču 20 gadus esmu narkologs, es te strādāju ar visādiem šizofrēniķiem, viņi visi lietojuši zāli. Ja. Tas, kā mēs saprotam, arī nevar kaut kādā nopietnā diskusijā, man personiskā pieredze nevar kalpot par kādu ārkārtīgi nozīmīgu argumentu. Protams, ka Latvijas ekonomika tik maziņa, ka, teiksim, tur pārdesmit miljonu apgrozījums kādā jaunā industrijā, kura pirms tam nebija un kura varētu rasties, viņš, protams, būtu jūtams. Un tas, ka pārdesmit miljonu apgrozījumu audzēšana, tirgošana, to saistītais turisms, ja, teiksim, varētu Latvijas ekonomiku ienes, tas, es domāju, par to pat nav īpaši jāstrīdās. Ja, un tā īpaši jau, ka valsts varētu to kaut kā regulēt, teiksim, attīstīt kaut kādos depresīvos reģionos, es nezinu, vai kaut kur nav jau. Tur ir visādas iespējas, ja, un tā. Pie tam, legāls tirgus ļauj visu to aplikt ar akcīzes nodokli, ar PVN, ja, teiksim, uzraudzīt, lai tas netiek pārdots nepilngadīgiem, ja, un tādā garā, teiksim, un pasargāt cilvēkus arī no vēlmes vai kārdinājumiem, pievērsties varbūt vai eksperimentēt ar kaut kādām tomēr daudz kaitīgākām narkotiskām vielām. Cilvēkos, jauniešos, tā vēlme kaut ko pamēģināt ir. Ja viņi sāk kontaktēties ar kaut kādiem šiem te organizētās noziedzības un narkobiznesa pārstāvjiem, kuri viņiem sākumā piedāvā to zāli, tad viņi, protams, pēc tam grib viņiem piedāvāt kaut ko stiprāku, ja? Kaut ko tādu, kas tiešām arī rada atkarību, ja? Kaut ko tādu, kas ir daudz dārgāks. Ja? Un tādā veidā, teiksim, šie cilvēki nonāk kaut kādā tiešām riska teritorijā. Protams, ka no tāda dīlera viedokļa, protams, viņam ir daudz izdevīgāk, lai jūs uzsēstos uz heroīnu, ja, un būtu viņa klients nākamos 15 gadus, kamēr nomirsit. Ja? Nekā jūs tur pērkat to zālību, cik viņi tur maksā. Legalizācija ir daudz dažādu, teiksim, arī tādu sociālu un drošības plusu. Ja. Skaidrs, ka alkoholu industrija ir viens no galvenajiem ienaidniekiem marihuānas legalizācijā. Marihuāna ir nesalīdzināmi lētāk par alkoholu un nesalīdzināmi, teiksim, draudzīgāk organismam.
un tie efekti ir salīdzināmi, ja? vai arī pat par labu, teiksim, marihuānai. Te mēs nonākam tādā īpatnējā situācijā, kad pret marihuānas legalizāciju cīnās pilnīgi jocīgas grupas, ja? Kaut kādi mietpilsoņi, klerikāļi un no vienas puses un no otras puses organizētā noziedzība un alkohola industrija, ja? Un viņi visi kopā, tur, teiksim, dzen šo te vilni. Es domāju, ja tas būtu viss tik vienkārši, tad jau būtu labi. Diemžēl es baidos, ka tas nav tik vienkārši. Punkts 1, punkts 2. Ļoti bieži tie paši politiķi, kuri varbūt publiski ļoti viens otru visādi tur apkaro, ļoti bieži arī neformāli un diezgan normāli. Mani sauc Jurģis Liepnieks, un jūs skatieties Pirmā vieta TV.